Čau visiem šodien. Šodien ir tāda viena diena, kad es esmu atkal jaunu interjeru meklējumos. Un, protams, kad man gribās kādreiz kaut ko pārkārtot un vienmēr gribās kaut kādas bildes iekarināt. Un es domāju, nē, man tagad vajag aiziet uz kādu antikvariātu, nopirkt kādu bildi, varbūt kaut kur man kaut kas notrāpīsies, bet tas, kas man var notrāpīties, tas maksā baigi dārgi. Un, protams, kad es sapratu, ka vajag pameklēt vienkārši kaut ko specifisku savā krātuvē. Kāpēc? Katrs, protams, par savu gleznu vēlās tik, cik viņš vēlās. Jā, antikvariāti ir pilni, cenas ir dažādas, ļoti daudz Latvijas mākslinieki. Protams, ka, kur tad es liktu to purvīti, ja viņš man arī būtu, jā? Tad man vajadzīga šeit dzīvoklī. Tev apsardze vajadzīga, security, tai bildē vajadzīgi noteikti kaut kādi miesas sargi blakām. Zini kā, tomēr, jau mums te Luvru apzaga pilnīgi mierīgi tā, ka šā dienas laikā 7 minūtes un viss ir izdarīts, tad ko tu mēs runāsim par Latviju? Varbūt laikam vienā jaukā dienā arī būs tā, ka nevarēsim maz tik mierīgi logu vaļā turēt, tāpēc, ka mums šeit ir daudz veikli cilvēki iebraukuši Latvijā, un par mūsu drošību laikam jāpadomā pašiem, noteikti tā, tad prom no politikas, bet drošību atstājam tomēr, jā. Kas tad man ir? Šodien es te meklēju, kur ir mani rāmi, ko es biju nopirkusi, bet man tagad ir jums ko parādīt. Tātad mana personīgā kolekcija. Manā jaunībā, protams, man ir bijuši pazīstami ļoti daudz dažādi bohēmisti, mākslinieki, dažādi cilvēki. Tad es vēl biju jauna meitene, man bija 16, 17 gadi, un man bija 18 un bija 19, un, protams, kad tanī padomu laikā bija daudz dažādi restorāni, daudz dažādas vietas, bija pilns ar antikvariātiem, arī pilns bija cilvēkiem, māksliniekiem, kas bija jauni, daudzsološi, bet, protams, neskapēc kaut kāds šis režīms, kas bija, neļauj visiem izpausties. Un, protams, ir cilvēki, kas ir mācījušies, protams, ja tu esi beidzis mākslas akadēmiju ļoti veiksmīgi, un tavas bildes, protams, vērtējās un dažādi šādīgi, jā. Kā es jau saprotu, ka tās bildes vērtējās tad, kad cilvēks vairs nav dzīvs, saprotiet. Tā kamēr tu esi jauns, tu tās bildes pērc, un kurš te var atļauties nopirkt kaut kādu bildi, kā es skatos arī šie visi grib pa lētā, neviens jau negrib nopirkt normālu cenu. Es nezinu, vai tas purvīts pārdevās, pēc tam baigo naudu bija aukcionas, es nezinu, kur viņš palika, vai pārdevās vai ne, tāpēc, ka viena bilde ir privāta kolekcijā, tas pieder tiešām attēliem radiniekiem. Pagājuši gadu bija ļoti, kur aukcionā viņš bija, es aizmirsu. Bet es sekoju, labi, neiet runāt, tad runāsim par to, kas man ir, jā. Tālāk. Savā laikā te mums netālu bija centrā viens antikvārais veikals, diemžēl viņš tika slēgts. Tagad antikvārā veikala vietā atrodas kaut kāds kebabs, kaut kas tāds, tur boltisti piebrauc un kaut ko tur paņem un saliek somās un ved prom, un kaut kā, baigi žēl. Man jau patīk, ka te centrā apkārt ir māksla, visur kaut te būtu uz katra stūra dažādi veikaliņu bodītes, būtu baigi stilīgi, būtu arī kur acis papriecēt, nevis iet kaut kādā lielajā aizbraukt uz lielu tirzniecības centru, un, protams, ka tur tāda veikala nav. Mums nevajag mass market, mums vajag kaut ko speciālu. Un tā kā toreiz, kad es filmēju antikvārā veikala slēgšanu, tad, protams, es jums rādīju tur vāzes un porcelānus, un es biju nopirkusi Kuznecova servīzi, pusdienu servīzi, un es biju nopirkusi dažādas vāzes, ilģu ciems, un es biju nopirkusi tā, kas mums īpašumā lielais nošu plauktiņš, kurš man tad atrodās istabā, un es uz viņu glabāju somas. Un, protams, kad mēs nopirkām to sandalvūtu, to pūra lādi, un, protams, kad mums pašām beigām es domāju, ko lai paņem, kāda bilde. Un tad man te ienāca kaut kā es tā rokos, tanīs kartonos, un es skatos,
Un es skatos baigais, kas tas tāds ir, kas tas pa kartonu. Man jau šis rokraksts jau bija pazīstams. Šis rokrakstiņš jau bija redzēts. Tā, tūlīt mēs viņu, kā es viņu pagājuši gadu atpakaļ veikals slēdzās, paklausieties, un tā man stāv iepakots un neaiztikts, un vienkārši nekas. Nu, man nebija laika viņu nodarboties. Es atnācu un nometu te patās. Kā es to parasti daru, es atnāku no veikala, kaut ko nometu un atstāju un aizmirstu, ka man vispār kaut kas piedara. Nu, lūk, un kas tad man piedara? Nu, kas tam man piedara? Nu, paskatieties uz šo bildi īstenībā. Kā viņu tradicionāli šo bildi var redzēt dažādi, kā tu redzi, nu tie, kas ir mākslas pazinēji, tie cilvēki, kas krāja antikvariātu īpašnieki, viņi jau šo rokrakstu pazīst, jā, un kas tas ir? Tas ir Ivars Zaikins. Ivars Zaikins, populāra persona Latvijā, diemžēl viņš jau vairs nav starp mums. Pēdējo reizi es viņu satiku vēl galerijā Rīga pie Fontāna, kas saka, tur, kur bija viņa oficiņš, kur mēs varējām ar viņu vienmēr satikties un kaut ko pārunāt, un kādreiz viņam bija kāda bilde, un tad šī bilde ir viņa mākslas darbs. Zaikina bildes pārdodās gan antikvariātu veikalos, gan arī piedalās aukcionos, kāds ieliek. Nu, vienkārši, talantīgs māksliniecis, viņš bija plakātists, bet, protams, kad dzīve raiba, dzīve dažāda, un, protams, viņš gāja. Padomu laikā viņu varēja satikt visos antikvariātos, visos restorānos, vienmēr Zaikins bija priekšā, visi viņu zināja. Viņam bija tāds talants miksēt krāsas, un iedomājies, kad padomu laikā top tāda bilde cilvēkam, priekš padomu laikā tas bija vispār kaut kas jocīgs, un, protams, izmantot visus pieejamos papīrīšus, auduma materiāla atgriezumus, viss ir zīmēts gan uz kartona, gan uz kaut kādiem papīriņiem, kaut kāda specifika krāsu miksēšana, tas bija viņa talants. Protams, ka viņš ir, protams, ietekmējies no Japānas, viņam kaut kas ir tāpat kā man, kaut kas stums tie Ķīna un Japāna, un es te sapratu, ka mēs ar viņu bezmaz esam uz viena viļņa. Protams, šī bilde man nav ierāmēta, un es tagad saprotu, ka man viņu vajadzētu ierāmēt. Protams, mākslas darbs, viņa forši izskatīsies jebkurā interjerā. Jā, 44/38 izmērs, tad tā. Nākošais, es jums vienreiz rādīju, man ir viena Zaikina glezna. Tikko izcēlu no istabas, man ir vēl viena Zaikina glezna, ko savā laikā Zaikins man uzdāvināja. Un mēs šo gleznu ļoti mīlam, un gleznas nosaukums ir Fudzijama. Tātad viņš ir redzējis, viņa redzējums bija tā izskatās Fudzijama, tas ir, Fudzijama, ja, kur ir, tas sarkanais, prasīja, kur tad ir tas Fudzijama? Viņš teica, kur tas sarkanais pleķis, tā ir Fudzijama. Un tā lūdzu, man šī bilde atrodās manā īpašumā. Protams, ar viņa parakstu, nekur atkal, paskatieties, ja faktūra zīmēts uz kā, es saku, viņš izmantoja visus materiālus, kur vien varēja uzzīmēt, kaut ko uzgleznot, jā, un ar dažādām tehnikām viņš, teiksim, šo savu mākslu, tas ir avangards tāds, tas ir vienkārši priekš padomu laikiem, tas vienkārši bija kaut kas vienkārši nepārspējams. Protams, kad es savā laikā, krāju, es jau tad sāku krāt. Un manā redzeslokā bija ļoti daudz dažādi mākslinieki, dažādi jauni talantīgi, un daži tie, kas vēl par mums ir palikuši, citi jau ir tanī saulē, jā, bet, protams, kad vienmēr es no viņam saņemu kādas dāvanas, piemēram, kaut ko dāvināju, man dāvināja kaut kādas vazītes un dāvināja kaut kādas rokas sprādzes un vienkārši. Es biju tāda forša meitene, un man apkārt visādi hudožņiki un antikvaršiki, un es arī ar viņiem kopā. Tā kā laika mainās, viss dzīvē iet uz priekšu, jā, tagad mums rodās daudz dažādi jauni mākslinieki, atkal jaunā paudze ar saviem mākslas darbiem, bet es atceros no Zaikina, tad, kad jau viņš dzīvoja, viņš tādu dzīvi, kas jau nebija galīgi bohēmiska, viņš jau dzīvoja tā pavisam jau uz vecumdienām nepārāk pārticīgs, viņš arī vienmēr gāja, kaut kur gleznoja, un es atceros, viņš nāca pie mūsu zobārstes, mums kopēja zobārsti.
Un viņš bildītes arī tirgoja. Un tad pasties viena no viņa tām bildēm. Zivis, kaut kas viņam bija ar tām zivīm. Un šīs zivis, protams, ir manā īpašumā. Rekur apakšā arī ar parakstiem. Rekur. Nu, jājārāmē, nevar šitā es viņas turu kladē. Vai ne? Forša. Un es sapratu, ka šis baigi forši izskatīsies manā interjerā, jo man ir te tāds arī bohēmiskais stiliņš, un man ir Ķīnas un Japānas māksla, man ir daudz vāzes un priekš pilnas laimes. Man šīs tādas dažādas zivis. Es nezinu, kā to zivi. Tomēr zivs ir šāda, jo paraksts ir apakšā. Arī tādas papagaiļiem līdzīgas. Tas ir papagailis, jā. Tā bija zivs. Redzi, atkal kārtējais viņa rokraksts, kuru, nevar palaist garām, nevar atstāt nepamanītu, ja? Forši. Tā kā meklēsim rāmis, kuri man tepat kaut kur mājās ir. Protams, arī šis. Tāds franču stiliņš bišķiņ, jā, jau mēs varam saprast. Un, protams, tas Ivars Zaikins, 2016. gads, nedomājieties, tad viņš jau vēl varēja kaut ko zīmēt. Un, protams, tie parasti kartoni, parasts kartons, ko vēl ir. Un tas ir tādas lapas vienkārši. Bet tā viņu krāsu tehnika, tas bija kaut kas vienreizējs un man, protams, arī ļoti patīk. Tā man jāmeklē vieta šīm skaistajām bildēm. Jā, redzi, kā sāku kaut ko krāmēt ārā, kā putekļi pa gaisu, viss. Bet vēl atrodot dažas lietas, kā man šeit ir tāds antikvārs dzīvoklis, protams, viss kaut kas ir kastēs, kaut kas ir maisos, kaut kas ir izliks un apskatē, un lai ir skaisti. Un tad, kad man gribās pamainīt interjerus, kaut ko ņem ārā, kaut ko liek iekšā, man kā jauns interjers un baigi stilīgi. Protams, kā es atradu vēl, man ir šitādas skaistas lietiņas, arī Ivars Zaikins papagaiļi. Tas ir tāds plakāts, vai ne? Un Zaikins bija plakātists. Viņš piedalījās dažādās izstādēs Vissavienības padome un var sakot, bija populārs Krievijā. Kaut kas viņam tur bija, kaut kur tur sāk pa viņu runāt, ka viņš tur kaut kāds esot ziņnesis un arī kā parasti pa cilvēkiem runā dažādas lietas. Es neko pa viņu tā sliktu nevaru teikt. Normāls džeks, kam patīk, ka tusēt bohēmā ieraut tām. Protams, viņš arī bija precējies un viņam arī ir bērni, viens laikam, ja. Bet es nezinu, kā tur bija viņam tā viņu ģimenes tā dzīve. Beigām jau pašās beigās dzīvē, jau bija, ka viņš jau bija šķīries un bija viens pats un, nebija pārāk jautri. Bet, protams, talantīgs, pasties, šitās skaistas lietas, šito vispār var paņemt. Ierāmēt forši. Var saprintēt kaut ko. Es nezinu, var saprintēt somas, var saprintēt daudz ko, bet es nezinu, kā tur ir tiem māksliniekiem. Cik gadu jāpaiet, un pēkšņi es sataisīšu tur maikas, un pēc tam uzradīsies radinieki un meita, tuvākais, kas ir mākslas, cilvēks, kas var mantot šo darbu. Varētu būt meita, un tad teikt, jo, tu mana fotara bildes saprintē, maksā. Var sakot, manā īpašumā ir bildes, kas ir iegādātas gan antikvariātu veikalos, gan ar bildes, kas ir viņa personīgie dāvinājumi man. Tālūk, tad man vēl ir bildes, ko man ir dāvinājuši mani draugi, arī cilvēki, kas kādreiz tirgoja, pirka pārdeva antikvariātu. Man ir bildes, bet tās nav par šo tēmu, tās ir varbūt tā ir cita tēma. Bet par to mēs runāsim vēlāk, ka dāvanas no maniem kolēģiem, kā saka. Tālūk, tātad parādīju jums. Un pie viena tagad jāpameklē kaut kādi plaukti un jāpameklē, kur tanīs plauktos es esmu nolikusi tos rāmjus. Bet šis, protams, ir ierāmēts jau ļoti sen, tas ir no padomu laikiem, jā. Vai kā, nolīmēts, un es nezinu, vienkārši vajag notīrīt no putekļiem, un laikam nevajag neko aiztikt pagaidām. Nāks laiks, nāks padoms, tālūk, mīļie mani, tad šodienas baraholka manā mājā, tā kā redzēsimies. Un izdomāšu, ko darīt, bet, protams, kad šī bilde, kas ir diezgan
Normāls izmērs 30, 44, 39. Pareizi ir šādi laikam. Nu, tu nevar saprast to Zaikinu, viņš jau visādi. Viņu var, jā, man patīk, kad var dažādi šīs bildes skatīties. Nu, kā tā ienāk prātā? Jā, nu šito laikam jāiznes uz darbnīcu, lai ierāmē. Normāli, cilvēcīgi, ne jau tā, ka es kaut kādos Ikea, nevis Ikea, bet šinīs te rāmjos, kā saucās, no kura veikala. Pepko. Ka man tur kāda rāma var nopirkt. Labi, piesako Džina Heilī, redzēsimies vēlāk.